aizsarga tīkli, kas tika un vēl arvien tiek veidoti un sūtīti uz Ukrainu aizsardzībai, tas vēstījums, ka cilvēki pretojas bezcerībai, skumjām un tai bezspēcības sajūtai caur to, ka viņi veido šos tīklus ar sargājošu funkciju. Piedzīvojot to bezspēcības sajūtu, ka no debesīm nāk tā iznīcība, tā bija gan īsti tāda bērnišķīga, tāda fantāzija par to, kā tas būtu iespējams, ka tās debesis varētu nosargāt. Nevis tos objektus tikai uz zemes, bet ka pašas debesis kļūtu sargājošas. Un no tā radās tā ideja, ja varētu pacelt šos aizsardzības tīklus debesīs. Pirmkārt, es izveidoju šo lielo, bezgalīgo debesu darbu, tādu simbolu tam, ka pašas debesis ir kā šī lielā aizsardzība. Un savukārt šie darbi, šie savienotie krekli, tā varbūt ir tāda ideja par to, ka mēs cits citam esam šie sargātāji. Un tādā redzamā veidā, caur zīmi, caur formu, caur to, ka krekli ir savienoti, un viņi ir savienoti ar šo aizsargu tīklu, it kā rodas šis tēls, šie cilvēki, kas sargā. Viens darbs ir procesā. Tas ir vēl viens tīkls ar nosaukumu Bezgalīgās zilās debesis, bet tā veidošanā piedalās skatītāji. Katrs tas auduma gabaliņš, ko viņi ievīja, veido jaunu versiju bezgalīgajām zilajām debesīm, un tā ir šī emocionālā, mentālā, varbūt rituālā aizsardzība. Man šķita, ka ir jānoved līdz maksimumam tā debesu skaistuma ideja. Un debesis nevienmēr ir zilas, bet emocionāli un varbūt tādā gan garīgā nozīmē mums debesis saistās arī ar pārdabisko, ar šo pārdabisko aizsardzību. Kad mēs vēršamies pie šī pārdabiskā, mēs viņu veidojam zeltā, jo tas ir visdārgākais, visskaistākais, kas ir. Un tādēļ es savienoju šo aizsargu tīklu ar šo zeltu, un tās ir tādas manas versijas varbūt par tādiem rituāliem objektiem. Šobrīd mēs tūlīt sāksim adventu laiku, un šī izstāde notiks adventā un pēc tam Ziemassvētku laikā. Protams, tas pirmkārt ir tāds prieka laiks un svētku laiks, bet mēs arī dzīvojam šajā ļoti nedrošajā brīdī pasaules vēsturē, un varbūt šī izstāde mazliet savieno gan tos svētkus, jo šie objekti tomēr ir gaiši un gaisīgi, un viņos ir šie zelta un dekoratīvi elementi, bet mazliet viņi kaut kur arī atgādina par to, arī par mūsu laiku, par tiem izaicinājumiem, kuros mēs šobrīd esam.